Rīgas brīvostas pārvalde piedāvā ostas svētkus Rīgas svētku ietvaros. 16. augustā Basteikalnā koncertbērniem brīnumskapis. 4 aicinu savu un Rīgas dzimšanas dienu. Tad jau atkal jāzvan tam putekļsūcējiem, lai iztīra brīnumskapi. Kā neiesūt svecītes. 17. augustā Ielu mūzikas diena. Paņem beidzot, vai atkal no bērniņiem savu noptiešo ģitāru. Noliec savu skatuves vai gluži otrādi. Pārkā pāri lampu dudzim un piedalīs brīnišķīgā piedzīvojumā. Ielu mūzikas diena. Jautrās sacensības ar ūdensvelospēdiem kanāla regate. Jau no 12. Rīgas kanāla ūdeņus savangos 30 draudzīgāko uzņēmumu komandas. Un kā parasti cīnīsies par tituliem ātrākais kanālbraucējs, elegantākā ekipāža un skumjais ūdens malējs. Un diennakts basketbola maratons krastumačs pie operas nama. Jau no 17. augusta 2:30 dienā sāksies diennakts basketbola maratons, kurā par uzvaru cīnīsies Daugavas labā un kreisā krasta iedzīvotāji. Pagaidām rezultāts ir 2-1. Vai šogad būs neizšķirts? Informē LNT Rīgas Viļņi Radio SVH. Tiekamies Rīgas ostas svētkos no 16. līdz 18. augustam Rīgas kanāla krastos. Jūsu Rīgas brīvostas pārvalde. Luteklītes, viegli augšā lejā. Luteklītes aizvirpuļo dējā. Luteklītes kaisīgas, it nemaz nav baisīgas. Vienmēr tikai jaušīgas, tikai vējam klausīgas. Luteklītes, viegli augšā lejā. Luteklītes aizvirpuļo dējā. Luteklītes māsiņas, pelēcīgās krāsiņas. Lejo gan uz krāsiņas, gan zem manas gultiņas. Kustas kājas, kustas ritulis, nodeļu skolotāja un ar to ir pateicis. Kustas rokas, kustas kājas, kustas ritulis, nodeļu skolotāja un ar to ir pateicis. Lai katrs, kas šodien grib piedalīties, arī jūs šo cīņu spār. Rīgas domas vārdā, Rīgas brīvos vārdā, es novēlu, lai uzvar stiprākais.
Thank you.